Mēs esam 7. D klase. un mēs būsim Zaļā klase! 2013! Šodien ir 29. aprīlis. vārdu dienas svin Vilnis, Raimonds un Laine. Mēs atrodamies Basteikalna parkā, 532 metrus attālumā no mūsu skolas. Un mēs šodien esam sapulcējušies, lai pētītu mūsu bērzus. Šodien ir skaista pavasara diena. Kā jūs jūtaties šajā skaistajā dienā? Un tātad, kā jums patīk jūsu kaimiņi? Jā. Jā. Un vai ir bijuši kādi negadījumi saistībā ar apkārtni? Skaidrs. Tātad šis bērs ir ļoti labi apsargāts un ir drošībā. Šim kokam naktī nav jābaidās, jo viņu apsargā šī laterna. Jā, labi. Un vēl viena laterna. Un pavisam apbrīnojami ir tas, ka šo koku apsargā vēl viena laterna. Tas nozīmē pavisam 3 laternas, lai naktī ir gaiši. Šo bērzu vecstāvs ir latviešu autors Rudolfs Plaumans. Viņš viņus ir uzaudzējis un uzaudzinājis jau kopš pirmās viņu piedzimšanas dienas. Tātad mūsu pētāmā bērza apkārtmērs ir 17 centimetri, garums ir apmēram 6 metri, uz koka ir dažādas sunas un miza ir gluda un mazliet slapja. Mēs šo bērzu izvēlējāmies pētīt tieši tāpēc, ka viņš atrodas netālu no mūsu skolas un viņš ir mūsu vienauds salīdzinoši, jo viņš ir 14 gadus vecs. Šim bērzam, kā jūs redzat, ir 3 kaimiņi. Un kā jūs redzat, visiem bērziem ir arī palikušas dažas lapas no rudens. Mēs esam noķēruši garām gājēju Zani un mēs viņai pajautāsim, kādas īpašības viņa piedāvātu bērzam. Ja bērns būtu cilvēks? Jā. Viņš pilnīgi noteikti būtu optimists, viņš būtu stauta auguma, viņam piemistu. Viņš varētu būt arī sabiedrisks. Labi, liels paldies! Lūdzu! I think they're really nice trees, and when I look at them, I feel the power. Like it looks really cozy, and this place is nice because of them. They make the place. Okay, thank you. I think they're more gentle women. Okay. Tapuši Elīnu un vai jūs lūdzu varētu pateikt, kādas jūs prāt īpašības varētu piemīt šiem te bērziem cilvēciem? Četriem cilvēciskas? Jā. Raksturīpašības? Nu, arī. Tieši varbūt. Nu, atklāti un tieši varētu būt tā. Jā.